Kapoeira bez mūzikas un dziesmām, tā idejas, ir vienkārši kustības. Tā ir spēle, kur var pārvērsties par cīņu vai priekšnesu vai kaut kādu, jā. Arī dziesmas palīdz dabūt to sajūtu, kā jāspēlē. Arī ritmi, tur dažādi ritmi ir, un atkarīgi no tā, kā ritms skan, tu maini savu spēli, ko tu darīsi. Jā. Un dziesmas arī viņas var motivēt, viņi var stāstīt par vēsturi, viņi var vadīt audu apli, būtībā ar dziesmām. Es sapratu, protams, jā. Tā ir forši, un plus, tā ir portugāļu valoda. Tu iemācies vēl vienu valodu, tas ir bonusiņš. Mani sauc Rolands. Mums ir kapoeiras vārdi. Tubarão. Kapoeiras vārds, jā. Ok, kā tev tad apakšā mums kā ielikt? Tubarão vai Rolands? Rolands Tubarão. Okay. Nu, īstenībā man bija tas gods pabūt tavā treniņā, gan no mazākās grupas un beidzot jau ar pieredzušākiem. Jā. Paldies, kā nāci. Jā, super. Un no kura vecuma labāk uzsākt? Jā, es pateikšu tā. Atkarība no treneru un grupas, ja? No 3 līdz 6 gadiem ir forši vispārēji attīstīties, ja? Tāpēc, ka te iet darbs ar ķermeņa koordināciju. Jā. Jā, tāpēc, ka piecelties, tur mēs pārjūtams, ka kaķīši, kā sunīši, kā zirneklīši, tiltiņi, špagatiņi, ja? Tad bāzes lokanības. Ja? Ir viss tas pats, kas vajadzīgs, ir disciplīna, ir tieksme pēc strādāšanas, varbūt nav tā kā tu nosveidi līdz lupatām, ja? Ar atkarībā, kurš ir treniņā, ja? Ir pieredzējuši trenēt kapoeiras, kur trenēs 5-6 gadus, jā, tad, treniņš nebeidzās, kad grīda nav tā kā slapja. Bet, jā, ir iesācīt, arī redzēja, ka ir dažādi vecumi cilvēki, jā, dažādas fizisku sagatavotība, jā, dažādi vecuma, un tad tu mēģini izdarīt tā, lai cilvēkiem būtu prieks, un tas būtu veselība. Jā, protams, nevis tā kā cilvēks atnāk, tu viņu iznīcini, un pēc tam pēc pusgada viņš aiziet prom, tāpēc, ka viņam sāp plecis, mugura, celis, vienalga. Jā, savainot cilvēku, kurš nāk trenēties, ļoti viegli. Septembris, janvāris ir tās laiks, kad veidojas grupas. Kā visur, jā, veidojas grupas, vislabāk iesākt, jo tad visticamāk tu trāpīsi kaut kādā laikā vai grupā, kad pavisam iesācēji visi, tad tu attīsties. Okay. Tad labāk uzsākt bērniem septembrī, janvārī, pieaugušiem vienalga. Okay. Jā. Galvenais, lai pieaugušies varētu adaptēt savu pieaugumu dzīvi treniņiem. Es sapratu. Loģiski, jā. Kādi ieguldījumi nepieciešami, lai uzsākt kapoeiras dzīvi? Kapoeiras dzīvi, jā. Sākumā vajag maksāt par mēnešu maksu, tā kā jebkurā skolā. Atšķirība no skolas, jā, viņas var būt dažādi, bet Latvijā no 35 līdz 60 eiro mēnesī, plus mīnus, vairāk mīnus, kas ir ok. Tas ir pilnīgi pieņēmami, atkarība no skolas, tas var būt, piemēram, par maniem pieaugušiem nāk 4-5 dienas nedēļā, kurā laikā. Jā, ekipējums, jā, es gribēju teikt. Būtībā balts bikses, kuras nav obligāti uzreiz jāpērk. Arī sākumā trenēties tais bikses, kas tev ēd. Ja tu trenējies pusgadu, nopirkt bikses var. Jā, tas nav tik super dārgi, ja tas maksā no 40 līdz 60 eiro. Jā. Tas speciālās bikses, jā? Viņas ir speciāls, viņas ir tāds patīkams audums, kur tu jūties ērti un viņas stiepjās un tā. Kas vēl? Tad mums ir, piemēram, mūsu skolā ir pasākumi katru gadu. Katru gadu cits valsts no Eiropas, no Brazīlijas, vienmēr mans mēstri atbraucuši no Brazīlijas, bet viņš tagad dzīvo Amerikā, kas arī nav tuvu. Tas varētu maksāt kādi reizi gadā. Ja tas ir bērns, jo bērniem mazāk nodarbības, pieauguši vairāk, 4 dienas katru dienu trenēties. Kad ir 100, 120 eiro varbūt maksimums. Bērniem mazāk ir 60. Bet tur ideja ir tāda, ka mēs trenējamies un tad tu saņem to jostu tajā pasākumā. Seminārs apgrēst. Jā, bet ir dažādas situācijas un cilvēki var vienkārši piedalīties jostu saņemšanā. Jā, būtībā viņi nevar piedalīties naudas ziņā. Kas ir ok. Jā, pēc, ka tomēr kapoeira ir vairāk domāt cilvēkiem. Tā, kā jau teikt, tev vēsties. Pareizi. Un pēc tam, tas ir tā, ka tu esi students, pēc tam kapoeiru tikai dod. Nākt uz kapoeiru,
vienkārši izmēģināt, saprast, kas tas ir, izkustēties, saprast savus limitus, ja? Ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt. Varbūt kaut ko paņemt priekš sava sporta veidā, adaptēt to savās nodarbībās, ja? Un nodarboties ar sportu. Būtībā vienalga ar kādu sportu, bet vajag trenēties, nodarboties, paskriet, pavingrot. Tas laikam